Pāvila vēstule romiešiem, 6. nodaļa. Ko nu lai sakām, vai mums grēkā būs palikt, lai žēlastība vairojas? Nemaz ne. Kā mēs, kas grēkam esam miruši, tajā vēl gribētu dzīvot? Ja vai jūs nezināt, ka cik no mums ir pagremdēti Kristū Jēzū, tie viņa nāvē ir pagremdēti? Tad nu mēs līdz ar viņu caur pagremdi esam aprakti nāvē, lai kā Kristus ir uzmodināts no miroņiem caur Tēva godību, tāpat arī mēs staigājam atjaunotā dzīvībā. Jo ja mēs esam dēstīti līdzīgā nāvē ar viņu, tad arī augšām celšanā viņam būsim līdzīgi. To zinādami, ka mūsu vecais cilvēks līdz ir krustā sists, lai grēcīgā miesa iznīkst, ka mēs grēkam vairs nekalpojam. Jo kas ir nomiris, tas ir taisnots no grēka. Bet ja mēs ar Kristu esam miruši, tad ticam, ka ar viņu arī dzīvosim. Zinādami, ka Kristus no miroņiem uzmodināts vairs nemirst, nāve pār viņu vairs nevalda. Jo ko viņš miris, to viņš grēkam nomiris vienreiz, bet ko viņš dzīvo, to viņš dzīvo Dievam. Tāpat turieties arī jūs, ka grēkam esat nomiruši, bet dzīvojat Dievam, Kristū Jēzū, mūsu Kungā. Tad nu lai grēks nevalda jūsu mirstamā miesā, paklausīt tās kārībām. Nedz padodiet savus locekļus grēkam par netaisnības ieročiem, bet padodiet sevi pašus Dievam, tā kā no miroņiem dzīvus, un savus locekļus Dievam par taisnības ieročiem, jo grēks pār jums nevaldīs, jo jūs neesat apakš bauslības, bet apakš žēlastības. Ko nu? Vai mums būs grēkot, tāpēc, ka neesam apakš bauslības, bet apakš žēlastības? Nemūžam! Vai nezināt, ka jūs tam esat kalpi, kam padodaties par kalpiem uz paklausību, paklausīdami vai grēkam uz nāvi, vai paklausībai uz taisnību? Bet gods Dievam, ka jūs, kas bijuši grēka kalpi, no sirds dziļuma esat tapuši paklausīgi tai mācības priekšzīmei, uz ko esat nodoti, un atsvabināti no grēka esat kļuvuši par kalpiem taisnībai. Es runāju cilvēcīgi jūsu miesas vājības dēļ, jo tā kā jūs savus locekļus bijāt padevuši kalpot nešķīstībai un netaisnībai uz netaisniem darbiem, tāpat padodiet tagad savus locekļus kalpot taisnībai uz svētiem darbiem. Jo, kad jūs bijāt grēka kalpi, tad jūs bijāt svabadi no taisnības. Kāds auglis tad jums to brīdi bija? Tāds, par ko jūs tagad kaunaties, jo tā gals ir nāve. Bet tagad, kad jūs no grēka esat atsvabināti un Dievam kalpojat, tad jums ir savs auglis, ka topat svēti, bet tā gals ir mūžīga dzīvošana. Jo grēka nopelns ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā. Pirmā Samuēla grāmata, 15. nodaļa. Tad Samuēls sacīja uz Saulu: Tas kungs Jahve mani sūtījis tevi par ķēniņu svaidīt pār viņa ļaudīm, pār Israēlu, un nu klausi tā kunga Jahves vārdu balsi. Tā saka tas pulku kungs Jahve Cebauts: Es to gribu piemeklēt, ko Amaleks Israēlam darījis, ka viņš pret to ir cēlies uz ceļa, kad Israēls nāca no Ēģiptes. Ej nu un kauj Amaleku, izdeldē visu, kas tam pieder, un netaupi viņu, bet nokauj gan vīrus un sievas, gan bērnus un zīdaiņus, gan vēršus un avis, gan kamieļus un ēzeļus. To Sauls ļaudīm darīja zinām, un tos izskaitīja Telaimā 200,000 kainieku un 10,000 vīru no Jūdas. Un Sauls nāca pie amalekiešu pilsētas un lika kādiem pie upes slēpties. Un Sauls keniešiem lika sacīt: Ejiet, šķirieties un izejiet no amalekiešu vidus, lai es jūs līdz ar tiem neizdeldēju, jo jūs esat žēlastību darījuši pie visiem Izraēla bērniem, kad tie no Ēģiptes izgāja. Tā kenieši atšķīrās no amalekiešiem. Un Sauls kāva amalekiešus no Havilas līdz Šurai, kas ir šai pusē Ēģiptei. Un viņš sagūstīja Agagu, amalekiešu ķēniņu, dzīvu, un visus ļaudis viņš izdeldēja ar zobena asmeni. Bet Sauls un ļaudis saudzēja Agagu
un labākās avis un vēršus un barotus lopus un jērus, un visu, kas bija labs, un tos negribēja izdeldēt, bet visu, kas bija nederīgs un panīcis, to viņi izdeldēja. Tad tā kunga Jahves vārds nāca uz Samuēlu un sacīja: Man ir žēl, ka es Saulu esmu cēlis par ķēniņu, tāpēc, ka viņš no manis ir nogriezies un manus vārdus nav izdarījis. Tad Samuēls apskaitās un piesauca to kungu Jahvi cauru nakti. Un Samuēls cēlās agri Saulam pretī pašā rītā, un Samuēlam teica un sacīja: Sauls ir uz Karmelu nācis, un redzi, viņš sev cēlis goda stabu, un viņš ir griezies un tālāk gājis ceļā uz Gilgalu. Tad Samuēls nāca pie Saula, un Sauls uz to sacīja: Esi svētīts no tā kunga Jahves, es tā kunga Jahves vārdu esmu izdarījis. Tad Samuēls sacīja: Bet kas tā ir par avju brēkšanu manās ausīs, un kas tā ir par vēršu maušanu, ko es dzirdu? Tad Sauls sacīja: Tos tie no amalekiešiem atveduši, jo ļaudis labākās avis un labākos vēršus ir taupījuši par upuri tam kungam Jahvem, tavam dievam, bet to citu mēs esam izdeldējuši. Tad Samuēls sacīja uz Saulu: Gan nu, es tev sacīšu, ko tas kungs Jahve uz mani ir runājis šo nakti. Tad tas uz viņu sacīja: Runā. Un Samuēls sacīja: Vai tas tā nav, kad tu biji mazs savās acīs, tad tu Izraēla ciltīm esi kļuvis par galvu, un tas kungs Jahve tevi ir svaidījis Izraēlam par ķēniņu, un tas kungs Jahve tevi ir sūtījis uz ceļu un sacījis: Ej un izdeldē grēciniekus, amalekiešus, un karjo pret tiem, līdz kamēr tu tos pilnīgi izdeldē. Kāpēc tad tu tā kunga Jahves balsī neesi klausījis, bet uz laupīšanu devies un darījis, kas tam kungam Jahvem nepatīk? Tad Sauls sacīja uz Samuēlu: Es jau tā kunga Jahves balsī esmu klausījis un gājis ceļu, kur tas kungs Jahve mani sūtījis, un Agagu, amalekiešu ķēniņu, esmu atvedis un amalekiešus izdeldējis. Bet ļaudis no laupījuma ir ņēmuši avis un vēršus, kas labākie bija no izdeldējumā, tam kungam Jahvem tavam dievam upurēt Gilgalā. Bet Samuēls sacīja: Vai tad tam kungam Jahvem tīk dedzināmi vai kaujami upuri vairāk nekā paklausīšana tā kunga Jahves balsī? Redzi, paklausība ir labāka nekā upuris, un uzklausīšana ir labāka nekā aunu tauki, jo nepaklausība ir kā buršanas grēks, un pretī turēšanās ir elgdievība un dievekļu kalpošana. Tādēļ, kā tu tā kunga Jahves vārdu esi atmetis, tā viņš atkal tevi ir atmetis, vairs nebūt par ķēniņu. Tad Sauls sacīja uz Samuēlu: Es esmu grēkojis, ka esmu pārkāpis tā kunga Jahves pavēli un tavus vārdus, jo es bijājos ļaudis un paklausīju viņu balsī. Un lūdzams piedod manus grēkus, un griezies ar mani atpakaļ, ka es to kungu Jahvi piesaucu. Bet Samuēls sacīja uz Saulu: Es ar tevi negriezīšos atpakaļ, tāpēc, ka tu tā kunga Jahves vārdu esi atmetis. Tas kungs Jahve arī tevi atmetis, ka tev nebūs ķēniņam būt pār Izraēlu. Kad nu Samuēls griezās aiziet, tad Sauls satvēra viņas vārku stūri, un tas plīsa. Tad Samuēls uz to sacīja: Tas kungs Jahve šodien Izraēla valstību no tevis ir noplēsis, un tavam tuvākam devis, kas ir labāks nekā tu. Un arī Izraēla patvērums nemelo, nedz nožēlo, jo viņš nav cilvēks, ka viņam kā būtu žēl. Tad viņš sacīja: Es esmu grēkojis. Nu tad godā mani jau manu ļaužu vecēju priekšā un Izraēla priekšā, un griezies ar mani atpakaļ, ka es to kungu Jahvi tavu dievu pielūdzu. Tad Samuēls griezās atpakaļ Saulam līdz, un Sauls pielūdza to kungu Jahvi. Un Samuēls sacīja: Atvediet man Agagu, amalekiešu ķēniņu. Un Agaks gāja pie viņa piesardzīgi, un Agaks sacīja: Tiešām, nāves rūgtums atstājies. Tad Samuēls sacīja: Tā kā tavs zobens sievām bērnus laupījis, tā lai tava māte pār visām sievām paliek bez bērniem. Un Samuēls sacirta Agagu gabalos tā kunga Jahves priekšā Gilgalā. Un Samuēls gāja uz Rāmatu, un Sauls gāja savā namā uz Saula Gibeju. Un Samuēls Saulu vairs neredzēja līdz savas miršanas dienai, taču Samuēls bija noskumis par Saulu, un kad tam kungam Jahvem bija žēl,
ka viņš Saulu Izraēlam bija cēlis par ķēniņu. Sešdesmitais psalms. Dāvida sirds dziesma. Dziedātāju vadonim iemāc it pēc melodijas Lilija ir liecība. Kad viņš kāvās ar sīriešiem no Mezopotāmijas un ar sīriešiem no Cobas, un Joabs nāca atpakaļ un sakāva no edomiešiem 12,000 Sāles ielejā. Dievs, tu mūs esi atmetis, izkaisījis, tu esi bijis dusmīgs, griezies atkal pie mums, tu zemi esi kustinājis un šķēlis, dziedini tās plīsumus, jo tā šaubās. Tu saviem ļaudīm grūtumu esi licis redzēt, ar reibuma vīnu tu mūs esi dzirdījis. Tiem, kas tevi bīstas, tu esi devis karogu, celties patiesības labad. Lai tavi mīļie taptu atsvabināti, tad palīdzi no ar savu labo roku un paklausi mūs. Dievs runā savā svētā vietā, par to es priecājos. Es dalīšu Šehemu un mērošu Sukotas ieleju. Gileāds man pieder, un Manase man pieder, un Efraims ir manas galvas stiprums. Jūda ir mans valdības zizlis. Moabs ir mans mazgājamais trauks. Savu kāju es stiepju pār Edomu. Tu, filistiešu zeme, kliedz par mani. Kas mani ievedīs stiprā pilsētā? Kas mani pavadīs līdz Edomam? Vai ne tu, Dievs, kas mūs bija atmetis un neizgāja, ak Dievs, ar mūsu kaļaspēku? Dod mums palīgu bēdu laikā, jo cilvēku pestīšana nav nekas. Ar Dievu darīsim stiprus darbus, viņš samīdīs mūsu pretiniekus.